Nu, re. Nu, sveiciens atkal, mīļie klausītāji! Skolotājs Saimnes spēkā. Kopā ar Indru šoreiz esmu uzaicinājusi Indru padalīties par sevi. Dzirdēsiet ļoti interesanti iedvesmojušu sarunu. Un skolotājs Saimnes spēks ir tāda, nu, kopiena, varbūt var teikt, jā, sāk veidoties, kur vienkārši jūs varat dzirdēt sarunas ar interesantiem skolotājiem, ar jaudīgiem, ar iedvesmojošiem, ar tādiem, kuriem acis smirdz par kaut ko, jā, un vienkārši būt ar mums kopā, dzirdēt un redzēt, kādi mēs esam. Jā, varbūt kāds skolotājs iedvesmoties no kāda, lai tad kopā mums ir lielāka jauda, lielāks spēks un gribas darīt lielas lietas. Indra, sveika vēlreiz! Jā. Sveika, Kadrija! Padalies, lūdzu, tad iepazīstini, no kuras Jā, skolas tu esi, kas tu esi, varbūt cik ilgi skolā. jā, labi. Tātad es esmu Indra Tīruma un domājot par to, teikt vai neteikt, cik ilgs laiks ir pavadīts jau skolā, es tā viltīgi teikšu. Es skolā strādāju vairāk kā 20 gadus. Un vēl joprojām tā ir tā pati skola, kurā es iesāku savus darba gaitas. Tā ir Kuldīgas centra vidusskola. Es esmu ne tikai darbos, bet sirdī sākuma skolas skolotājs. Un tas ir tas mans sirds darbs, kas stāv pāri visam. Un es teikšu tā, ka pateicoties tieši tam manam sirdsdarbam, es varu darīt vēl papildus lietas, kuras man gribētos domāt, ka man laikam sanāk, jo ne par velti mani tur aicina to darbu darīt. Es esmu arī Kuldīgas novada sākuma skolas metodiķis, līdz šim biju jomas koordinators. Nu, teikšu tā, jau 4 gadus esmu arī Latvijas Universitātes lektore, un es palīdzu jauniem topošiem skolotājiem saprast, kāda ir dzīve skolā. Kāda ir dzīve skolā, vai Jā, cik labi? Jo citreiz atnāk praksē un saka, tur kaut kas cits, un te ir kaut kas cits, vai ne? jā, taisnība. Super. 4 gadus universitātē pasniedz. Man šķiet, ka jā, jo tas laiks iet tik ātri, ka es rēķinu to, ka tas bija Covid laiks, kad es sāku. Jā, varētu būt 4 gadi. Covid laikā Jā, tieši, ak, tu dievi. jā. Kā tā apvieno? Kā tā Es apvieno? teikšu tā, ka darbs ar studentiem, tās ir noteiktas dienas nedēļā, un nav jau tā, ka tas ir pilnīgi noslogots darba grafiks, bet es teiktu tā, ka man ļoti patīk tas izaicinājums. Tas ir darbs pilnīgi citā, nu, it kā joma tā pati, bet es teikšu tomēr citā veidā. Un tas ir tas, kas mani, nu, bagātina, Mhm. emocionāli bagātina, un ka es redzu vēl, cik liels ir tas mans praktiķa pienesums tieši studentiem, ka es dzirdu no viņiem tās atsauksmes, tad es saprotu, jā, tā ir tā mana vēl viena vieta, kurā darboties, un es patiesi priecājos un dalos ar savu pieredzi, un man ir ļoti daudz ko viņiem dot tieši no tās praktiskās puses. Um, Lai aizjot skolā, viņi saprot, nu, kas ir tās lietas, ar kurām viņi ikdienā strādās. Tā kā Tas tas ir tāda tas, vispār kas liekas man tāda mega piesauc. pievienotā vērtība, vai ne, ka tu esi tur dzīvajā, Jā, uzreiz nevis biju kaut kad pirms 10 gadiem, bet tagad pie mūsdienu bērna, pie mūsdienu skolu vides, tā kā nu tas ir, un tad uzreiz pie studentiem tā kā uz paplātes, vai ne, jā, fantastiski. taisnība. Kolosāli, kolosāli. Kā tu pati nokļuvi līdz skolotājai? Tu saki 20 gadi un vēl kaut kur, un Jā, visu laiku tajā vienā skolā. jā, vienā Tur ir skolā. laikam ļoti labi, ja reiz tik ilgi turās kadri. Man šķiet, ka vispār nu, izglītības nozara ir tāda vieta, kurā, nu, ja nav ļoti slikti, tad mēs turamies pie tās vietas, jo tā ir mums pazīstama. Tā, protams, arī tas ir saistīts ar dzīves vietu. Bet, nu, kā man meita vienmēr ir teikusi, viņa saka, mamma, tas nav moderni strādāt tik ilgi vienā vietā, bet tad es viņai saku tā, ka es nevaru atļauties
skraidīt pa dažādām iestādēm, jo lietas, kuras es daru tā pamatīgi, tās es redzu ilgtermiņā to ieguldījumu. Un man patīk tā vieta, kur es strādāju. Un vispār, ja runājam par to, kā es nokļuvu, un vispār sapratu par to, ka es gribu strādāt skolā, nu, tā bija tāda vienīgā opcija, ko es nevarēju iedomāties, ko es citu vēl varētu darīt. Bet tad, kad es mācījos augstskolā, tad bija tas saucamais šoka moments, tad, kad es aizgāju uz praksi. Un to, ko visu mācā augstskolā, tajā laikā, tad mana dzelžānā pārliecība bija tāda, beidzot augstskolu, es strādāšu visur citur, tikai ne Tikai skolā. neskola. Un nejaušības pēc, atnākot uz Kuldīgu dzīvot, jo es neesmu dzimusi kuldīdzniece, es atnācu, kā es saku, pie savu vīru dzīvot. Un tad vienā skolā vajadzēja tādu skolotāju, kas aizvietos stundas. Šad tad, jā. Un tā ir tā mana darba vieta. Jā, un es 2. septembrī aizgāju ar domu, man tur dažas stundiņas, kas tas tur. Un es aizēju un nostādu man faktu priekšā, tev būs jāaudzina 2. klase. Un pirmie 3 gadi vispār bija tādi, kamēr es sapratu vispār, kas tā skolas vide tāda ir. Pirmais gads man pagāja tādā, es teiktu, tā es ieju skolotā istabā, mums bija tāds galds, kurā visas ziņas tiek liktas, kas jāņem obligāti vērā. Un es tagad ieju un skatos, ko tie kolēģi tur sēž tā sasēdušies. Es saprotu, ka ir kaut kāda sanāksme. Un tas ir tas, lai varētu saprast to vispār, to manu sajūtu, kā iemestai, kā zaļam gurķim skolā, un ka man nesaslēdzās kopā tā realitāte, jā, metodika, kā mācīt, kā Tā pasniegt. lietu nopietnība vēl tev nesaslēdzās. Nē, tas bija skaidrs, tur es Aha. jūtos droši, bet visi tie pārējie papīra dokumenti, ārprātīgā, visa tā pārējā, un tad man likās, man neviens to neizstāstīja augstskolā, ka tas mācību darbs, reālais darbs ar skolēniem ir tik daudz, bet vispārējais ir tik daudz. Un tas bija tas, kamēr es tā pamazām saradu ar to domu, ka Ā, nu labi, es pastrādāšu vēl kādu gadu. Un tā es gadu no gada, tos pirmos 3 gadus. Bet tad viena mana kolēģi Piedod, labi, Indra, līdz jā, kurai klasē tev bija? Tu saki, tu padabūji otros. jā, Toreiz jau nebija tā, ka līdz trešajai. Toreiz jau bija droši 4, jā, līdz 4. klasē, vien. jā. Un tad, jāsaka, tā 4. klase bija tā saradusi ar tiem saviem skolēniem. Un tā vienmēr ir, ka pirmā tava audzināmā klase paliks atmiņā. Es teikšu tā uz visu dzīvi. Un es satiekot arī tos savus bijušos skolēnus uz ielas, tas ir pilnīgi citas tādas attiecības. Un es kaut kā laikam tas dūlums un trakums manī iekšā jau bija, ka es iesaistīju vecākus, dažādas aktivitātes kopā ar vecākiem, un tas laikam padarīja to manu. mm, Es teiktu tā, to sazobīti, ja, kopā klase, klases vecāki, pilnīgi tādu jau citā līmenī, citā kategorijā. Un man bija ļoti liels atbalsts arī no vecākiem. Kaut Nu, gan man viņi redzēja, ko tu dari, vai ne? Nevis tā, ka aiz aizvērtām durvīm viss, bet ja tu veido kaut kāds pasākums kopā, tad jau var uzreiz, tu redzi to cilvēku, ar kādiem nolūkiem, kādā veidā viņš strādā, tas jau ļoti vērtīgi, vai ne? sākums Tā bija nebija bērnu viegli. klasē. Cik tev bija Cik bērnu man klasē? bija? Manuprāt, man bija ap 20. Un vēl Ap vecāki, 20. vai ne? Jā, 22. sākums nebija viegls, jā, jo stāties priekšā, ko meitene no augstskolas 22, 23 gadi, Mhm. pati nezinu brīžos, ko darīt, Mhm. bet tā sajūta laikam tā ir, jāizdzīvo katram. Un es gribētu teikt, ka visiem ir jāpieņem arī vecākiem, arī pārējiem kolēģiem, ka mēs taču katrs ar kaut ko esam sākuši. Mēs esam atnākuši tādi pilnīgi tādi, jāsaka, nezinoši, nesaprotoši daudzās lietās. Un ja tev vēl gadās blakus tāds ārkārtīgi labs
kolēģis, mentors, kurš tev palīdz, nevis tā noskatās uz tevi, nu kā tu vari nesaprast kaut ko. Tad ir liela veiksme. Un tā laikam ir tā lieta, ko saprot arī mūsdienu skolā, ka jebkuram tikko ienākušam skolotājam skolā ir vajadzīgs šāds te atbalsta plecs, mentors, kas viņam palīdz iejusties tajā visā. Mhm. Nu, Tieši tā. tas manas domas. Es tevi klausījos par to, kā, nu, vat kā studentam, kā tev pašā bija, ka tu iekrīti sanāksmē, ja. Tieši gribēju tev vaicāt, ko tu domā par tiem, par to mentoru vajadzību, jo es dzirdu vairākās skolās ir un ļoti daudzās nav. Ir, kurās ir plānots, ir, kurās nav pat izskatīta tāda versija. Kā tu jūti, ko tu teiktu par to? Nu, tā ir, es teiktu, tā ir absolūta nepieciešamība, lai ienākušam tikko jaunam skolotājam, nu vienalga, vai tas ir, teiksim, tikko beidzis augstskolu, vai tas ir kolēģis, kurš maina darba vietu un, teiksim, pārnāk uz lielāku skolu, ir vajadzīgs tas mentors, kas tev palīdz saprast vispār to skolas ikdienu, jo nu, tā ir tāda drošība, tāda pleca sajūta, jo tu vari atnākt, pajautāt lietas, par kurām nu, kādam citam, varbūt skolas vadībai, tu baidīsies jautāt, jo domās, Mhm. neko nesaproti. Ja? Mhm. Bet tas kolēģis, mentors, tas ir tas, kas tev nu, pateiks, viss ir kārtībā, nebaidies, dari, vai, zini, šo labāk nedari. Ja? Jo Izdomāsim. tad vai Jā, ne arī. jā, izdomāsim, kā to risināt. Un es šajā gadā arī esmu mentors. Jāsaka tā, gan savai kolēģei, kas kļuva arī par manu studenti, un viņa pēc bērniņa piedzimšanas ir atnākusi, atgriezusies atpakaļ, un tā kā mēs esam pārinieces, mums abām ir pirmās klases šogad, un es būšu viņas stiprais plecs, atbalsts. Nu, tajā ikdienā. Tā kā, Valsts. un es arī Bet jūtu, Indra, ka viņai ļoti to vajag. Viņa arī nu, pilnīgi drošāk jūtas nu, par, arī, ka ļaujās, vai ne, ka tas jā, otrs arī labprāt uzticās un ļaujās. Bet Indra nav tā, ka arī tev kā mentoram tas dod tādu gan iespēju kādreiz varbūt, kad ir grūtāks brīdis, gan saņemties, gan redzēt plašāk, gan redzēt savu klasi un otra klasi, ka tev jau arī tas principā nu bagātina tik un tā, kaut arī tu esi atbalsts tam otram cilvēkam, bet reizē tu arī bagātinies ar tā otra cilvēka pieredzi. es teikšu tā, ka ieguvēji mēs esam abas divas. Ne? Pilnīgi noteikti, jo es, nu, teiksim tā, kaut arī man ir tā pieredze vairāk nekā 20 gadus, es ļoti labi saprotu viņu, un es varu, palīdzot viņai, nu, teiksim, atkal ieraudzīt, aha, ir iespējams dažādas situācijas, jā, un pie reizes pa visiem kopā tikt galā ar tām situācijām ikdienā. Kolosāli. Izklausās ļoti tā sirsnīgi. Tā no malas liekas tik viegli, ja tā Jā, redz, ka mainīgi viegli izklausās stāsta, viegli. ja, bet tur Mm. jau viss ir apakšā, ir liels darbs. Indra, bet kas tu esi ārpus skolas? Kas tu esi vēl ārpus skolas? Nu, mēs Jā. dzirdējām, protams, jā, ka tu esi gan lektors, Mm. gan arī lielais metodiķis naudā. Bet kas vēl, kas ir tavi hobiji, kas tev varbūt iepriecina, uh, Jā. kādas lietas, ko patīk darīt? Oi, man ir lietas, kas man iepriecina ļoti, un es teikšu tā, ka es esmu skolotājs, ir mans sirds darbs, bet sirdies esmu dārzniece. Dārzniece. Visnotaļ, jā, jo es, kā visiem saku, es esmu ceļā uz daļdārzu. Aha. Jo es esmu cilvēks tāds, kurš dara lietas, nu, tad dara tā pamatīgi. Ja nevis tā drusciņi, drusciņi, bet nu tā kārtīgi ķerās iekšā. Un tāpēc es teiktu tā, ka es nevarētu laikam darīt tik ļoti to visu darbu, ko es daru skolā, ja man mājās nebūtu tas sazemējums, kur es varu iziet, iekrist dārzā. Izrāpot, vai ne? Uzrakt dobi, iestādīt, pārplānot kaut ko vēl, un tās ir lietas, kuras es gaidu. Es piemēram, ziemas mēnešus nīkstu ārā, ka man tā pietrūks, es gaidu to brīdi, kad es varēšu atsākt to darīt, un tas ir tā, nu, un to dārznieki tikai sapratīs, ka, piemēram, katru rītu es izēju tajā rīta apgaitā, apskatos, kas
kas pa nakti noticis. Citreiz ir tāda smieklīga tāda pat lieta, ka es izēju savā nu, tādā vēl bezmazliet nakts tērpā un ar domu pastaigāšu pa dārzu, bet es skatos, es jau esmu jau kaut ko jau izrāvusi, paravējusi. Jau Jau. vai ne? Nu tā kā tas ir tas, kas mani piepilda tiešām, uzlādē. Vēl tā kā man ir ārkārtīgi daudz darba, nu, es esmu arī cilvēks, kuram ir liels darba spējas. Es varu darīt ļoti daudz, ko mani kolēģi bieži vien ir man pārmetuši par to, ka es esmu sagaidu no citiem to pašu, ko es, un ar domu, ka visi tā var. Bet līdz ar to man ir jāiemācās arī tā lieta, ka um, neatdoties tik ļoti darbam, kas ir saistīts ar skolu, bet iemācīties disciplinēt sevi, kā bez skolas eksistē, bez tā darba eksistē arī lietas, kurām man ir jāieplāno laiks, kā piemēram, es ļoti, ļoti gribu sev ieviest par pozitīvo ieradumu apmeklēt trenažieru zāli. Man bija ārkārtīgi lieliska vasara, jo man tam vienkārši sanāca laika. Man tik ļoti tas patīk, bet šobrīd nu, es tā skatos, un es tai savai kolēģei, ar kur mēs ejam kompānijā, es viņai saku, iesim šodien. Viņas paskatās uz mani. Tu saproti, cik daudz darba. Vai ne? Es domāju, jā, nu man jau arī ir darba. Bet tad es tā domāju, kā dabūt to recepti, lai šim es nekad nepateiktu nē, bet es pateiktu kaut kādām darba lietām nē. Man tas ir jāiemācās. Es esmu mēģinājis visādi sev disciplinēt, vēl kaut kā, bet tas ir tas mans trūkums. Zini, kā Indra, es klausos tev par šo, nu, kā es esmu cigunu vadītāja arī, jā, un Jā. šobrīd ir mums projektā Rīgā 5 nodarbības nedēļā. Nekad mūžā es neietu uz treniņiem 5 reizes nedēļā. Nu, labi, es nesaku nekad, nekad, bet, nu, nekad neietu. Un zini, kas, un es tevi klausos, es domāju, ka ar trenižeru zāli varētu būt līdzīgi, Mhm. uh, ka tad, kad tu aizies uz nodarbību, it kā tu tam veltīji papildu laiku, bet pēc tās nodarbības tev darbi darās 3 reizes ātrāk. Jā. Tu esi tā kā, tā kā mentāli tu esi atpūties, jā, tavā gadījumā vēl fiziski tur esi izkustējies, Mhm. kas ļoti, ļoti ir palīdzoši ķermenim, asinsritei, visam. Un visi, un tai kolēģītei arī noteikti, viņi noteikti jutīs, ka viņi būs aizgājis, būs plus arī gandrījums, plus arī dopamīns, un plus jums visi darbi darīsies 3 reizes raitāk un kaifīgāk. Nu, Kā es esmu dzirdējis par, un arī nu, tādas dažādas padomas par to, ka arī savas brīvā laika aktivitātes ir jāieraksta plānotājā. tā Un ir? es esmu nolēmusi to šajā gadā izsākt, ka ir lietas, un galvenais, lai nepaslīd kāja, un ka es noziedoju šo savu labsajūtas stundu vai pusotru, nu, kaut kam citam. Vai ne? Lai tev izdodas šis, Es lai tiešām tev to gribētu. izdodas, un lai kolēģi ar tevi klausa un iet Jā. līdzi, un lai jums izdodas. Indra, kā tev tie hobiji? Tu saki, nu tāda, tev būs tas ceļā uz daļu dārza un pirkstus Mhm, ielaist mhm. zemē un tā. Vai un kā tas ietekmē arī tavu darba dzīvi? Darbu skolā ar Mm. bērniem? Kā tas ietekmē? Es, piemēram, Vai un kā? jā, es teiktu tā, ka ietekmē, un tāpat laikā arī ļoti neietekmē, bet ietekmē tādā ziņā, ka es varu bērniem komunicējot, parādīt to, ka skolotāji nav tikai skolotāji. Ka Mhm. skolotāji ir savas intereses, savu hobiju, un viņi jau zina to, ja, teiksim, kas man patīk, un tās ir tādas atkal tādas neformālas sarunas un neformāla tāda, nu tā gaisotne, par kuru mēs varam, un tas tik ļoti tā satuvina, veidot to klases, ka es esmu viens no savējiem. Māc arī to, ka tev ir jābūt.
tev ir jābūt šim nu, vaļaspriekam, lai tu varētu darīt pārējās lietas. Jo, ja ir tikai darbs, un tev tā īsti nav tā aizraušanās, tā vaļasprieka, nu, tad atliek tikai slinkošana. Vai neizklausās traki? Ja tev Jā. būtu jāizvēlās griezties ziedi vai nu, tāds podā ziedi Jā. vai stāda ziedi, ko tu izvēlētos? Ai, es laikam tomēr izvēlos abus, jo es esmu tas cilvēks, kuram patīk arī skaista vidi mājās. Covid laiks iemācīja to, ka es pirku aizvien biežāk. Man bija vāzes pilnas ar ziediem. Tā bija laikam tā sajūta, ka man ir nepieciešams kaut kas vēl bez tās mājas, jo satikšanās nu, nebija tā iespējama. Bet es, protams, pieķeru sev pie domas, ka, ja es skatos uz tādiem ziediem, kas man dārzā, man, protams, ir viņu tik daudz, ka es varu atļauties, piemēram, hortenzijas krāsainās sašķīt un ielikt vāzē, tad es tā padomāju, ai, nē, labāk, lai paaug. Vai ne? Bet es vienalga esmu arī par to, ka man patīk ziedi vāzē. Nu, bet īstenībā ir jau, ka tu apgriez un viņai tieši labi, ka tu Jā, apgriez. jā, jā, protams, Jā, tieši protams. labi. Un ja tev būtu jāizvēlās marinēta gurķa vai kūka? Mm. Nu, kūka laikam būs tas, kā es mēdzu sev mazliet grēcīgi palutināt. Un man ir pilnīgi tāda, nu, tāda smieklīga jau tāda stadija, kad es jūtos nenormāli. Nu, tā liekas, nu, viss šodien bija tā, ka tad es braucu uz vienu konditoreju, un es pie viņām ieeju, saku, šodien ir tā diena, kad man vajag rīktīgi, rīktīgi tādu treknu lauku kūku. Bet tas nav ļoti bieži. Tas nav ļoti bieži, bet tas ir vajadzīgs. Savukārt, runājot par marinētiem gurķiem, man ir divas tādas ļoti labi atstrādātas receptes, kuras es esmu nu, pilnveidojusi tā, un es viņas pārzinu un saprotu. Un viena no tām ir tāda gurķu salāti marinēti, un otrs ir bumbieru čili žēlēja. Un tās ir manējās. Vairāk es neaizraujos ar konservēšanu, jo es saprotu, ka, ja tu lietas nevar izdarīt tā kā tu gribi, tad, nu, es no citiem paņemu, kas Vai to ne? izdara. No ko? Ir citi, kuri dāsni būs, vai Jā, ne? jā, Kolosāli. Indriņa, padalies varbūt ar kādu tādu īpašu, nu tāds mirklis, varbūt tev nāk prātā no skolas dzīves, ka tev ir tā bijis, tik silti sirdī un asariņa varbūt kādreiz vai kā, nu kaut kas, kas tev jā, ienāk. Protams, ka jā. tā mirkļu skolotājiem ir daudz, kur no sākuma skolā, bet nu varbūt kaut kas tāds uzplaiksnī. Nu, es teiktu tā, ka man ir daudz tādu brīžu, un ja man būtu jāizvēlās viens vai daži tādi īpašie, nu tad tādi ļoti, ļoti jāsaka. Es vispār esmu cilvēks, kur var ļoti aizkustināt. Skaista mūzika, jauki vārdi, kaut kāds svinīgs pasākums, un mani sākuma skolas skolēni jau zina, ka mani nenormāli aizkustina arī tad, kad valsts svētki, un mēs runājam par tādām vērtībām, man viegli saraudināt. Es esmu tāda pinkšķīga tā ziņā, un viņi jau saprot, ka skolotāji ir kļūsi emocionāli. Nu, lūk, un kas mani ļoti var tā aizkustināt, te ir tādi, nu, tā sirsnība, kuras saņemu pretī no bērniem, un it īpaši ir bijis, kad es to ļoti, ļoti esmu izjutusi tādos, nu, jāsaka tā, tad, kad klasi tu esi izaudzinājis, un pienāk tas brīdis, kad, ak, Dievs, cik tev ir forši bērni, bet tev viņi jālaiž tālāk. Un līdz šim man ir, nu, es teikšu tā, man ir ļoti veicies ar skolēniem, ar vecākiem, tā ziņā, ka mums ir izdevies to ārkārtīgi labo sadarbību izveidot. Un es redzu arī to, kā tas
sajūsmina vecākus par to, par tām lietām, kas mums notiek skolā un klasē, un ka viņiem patīk būt līdziesaistītiem. Un, nu, piemēram, es pirmoreiz dzīvē pilnīgi burtiskā nozīmē es tiku nesāt uz rokām. Jā, tas bija šīs audzināmās klases noslēgumā, kas man bija trešās klases noslēgumā. Un kā teica viens tēcis, viņš teica, skolotāji, jūs esat tā, kas jānēsā uz rokām. Un patiešām tas bija pilnīgi tādā, Tur nu jau tā par sirdi var pompozi. aiziet, jo pēkšņi tāds - ārprāts. Tas bija tā pompozi, divi, katrs viens tēls otrā pusē, otrs otrā, un tad viens runas vīrs, jā. Bet tas bija patiešām tik sirsnīgi, un tad vēl tās, ko es saņēmu nākamā dienā, tāda uztaisīta video filma, kurā gan bērni, gan vecāki pasakās par to kopā būšanas laiku. Es teikšu godīgi, Kadrija, es viņu noskatījos. Tad, kad klasē es skatījos, bērni jau saprot, ka tūlīt būs asaru plūdi. Es nevaru viņu noskatīties vēl vienreiz, jo es zinu, ka es būšu Asarās, noraudājusies. vai ne? Aizkustinājuma. Tie ir tādi ļoti, ļoti tādi brīži, bet ikdienā mani ļoti sajūsmina un aizkustina, un patiešām tā, kad es redzu, kāpēc es to darīju, un ka es redzu, ka tie bērni var izdarīt, un viņi stāv priekšā un prezentē un runā, un tu redzi, ka tā tava ņemšanās ar visām lietām, kas nav būtībā ikdienas, teiksim, mācību saturs, kas ir matemātika, latviešu valoda, bet tās ir lietas, kas palīdz šo mācību procesu padarīt bagātāku un vieglāku. Nu, es esmu pilnīgi absolūts fans par caurvīju prasmēm. Mhm. Es dzīvoju ar tām, tās man ir stāv pāri visam, un es redzu, kā tās pilnīgi citā kvalitātē paceļ to mācību procesu, un kā bērni, cik viņi ir ieguvēji. Un tās lietas ir kadrī, kur es redzu, ka, ai, jauki, Nē, vai nē? jā, Par to varētu droši vien mēs varētu atsevišķi zūmu runāt. tas gan, Abas divas būtu jā. sejas ekrānos, un tas, un tas, un tas. Jā, Tas, jā. un ne? Tu pilnīgi uzreiz jau mirdzi, kā mēs aizējām līdz bērniem, tā jau viss jau Nu, tu pat nevari atpakaļ uzskaitīt. kārtojās. Jā, tā ir. Tu nevari uzskaitīt, Vai ne? ka tas ir tur par to un to. Tas ir es teiktu, par ikdienu. Vai ne? Par ikdienu, kurā tu redzi to rezultātu. Nu, Kaut. tā. Indriņ, bet zini kā, viens no jautājumiem visā šajā sarunā, kas arī ir mūsu ikdiena, nu nevis ikdiena, bet reiz Mhm. reizē gadās, kaut kādi izaicinājumi, kaut kādi smagie brīži varbūt gadās, kad liekas, ak, vajag to kūku, ja, ka Jā, vajag to lielo kūku un vislielāko un vistreknāko. Varbūt tu vari padalīties ar kādu, nu, kas tev nāk prātā. Ka tādi arī mēdz būt. jā, Un kā tu protams. tiec no tā ārā? Kā es tieku? Un kas Uh, tas ir tas, va, tas grūtais, kas nu, es kādreiz teikšu varbūt tā. notiek? Es sākšu ar to, kā es tieku no tā ārā. Patiesībā jau arī manā darbā nav visu laiku viss tikai rožaini, un viss sanāk, viss ir tā kā, nu, skolotājs sapnis, sapņa darbs. Jā, ir bijuši arī dažādi, teiksim, brīži, kad tu nesaproti, nu, kā šo atrisināt. Nu, kaut vai, piemēram, šīs savstarpējās nesaskaņas bērniem klasē. Man ir ārkārtīgi lieliska klase, gan tā, kas nu pat bija, gan nu, iepriekšēji bērni lieliski paši par sevi, un arī klase kā tāda, bet es vēl joprojām meklēju to zelta recepti, tos dažādos paņēmienus un domāju ilgi, kā to visu, nu, kā izskaust šo pārdarīšanu. Tieši emocionāla pārdarīšana viens otram, jo fiziskā jau tā, tu mēs ātri tiekam galā, tas ir, teiksim tā, pats sākuma posms, bet vairāk šī te emocionālā pārdarīšana, tas ir tas, kas man sarūktina, tas ir šī te neiecietība, ko mēs redzam bērnos. Es domāju, ka tās ir tāda likumsakarīga sekas tam, kāda neiecietība patiesībā ir sabiedrībā pret jebko, kas Viņi nu, jau spoguļo. atšķiras.
Viņi jau tikai Jā, spoguļo, vai ne? tās ir atkal tādas, nu, es teiktu, tādas ilgtermiņa tādas lietas, kurām es meklēju vēl joprojām un mēģinu rast risinājumu dažādās paņēmienos. Protams, es arī pa visu šo, te, lai es saku, ka man ir ļoti paveicies ar vecākiem un klasēm, tādu man ir bijis nācies saskarties arī ar vecākiem treneriem, kas mūs kārtīgi uztrenē. Ja? Es domāju, ka skolotāji saimni to sapratīs, bet es uz to paskatos mazliet citādi. Protams, nu, tad, kad ir kaut kādas tādas vārdu pārmaiņas un viedokļu nesakritības, es jūtos aizskarta, aizvainota, bet tāpat laikā es uz šo problēmu skatos kā uz ieguvumu un domāju, kā es atradīšu risinājumu. Un tas man ir patiesībā, nu, Treniņš kā treniņš, vai ne? ir pilnīgs Jā. treniņš, un zini, Kadrī, tas ir tas labākais, kas man, nu, viena tāda epizode, ja, kur mums bija ar vecākiem viedokļu nesakritība par to, kā veidot motivācijas sistēmu bērniem un tā tālāk, bet tas man iedeva ļoti labu mācību tajā, ka ir jāprot lasīt un jālasa ik pa laikam normatīvie dokumenti, īpaši standarts. Tur var tik labas lietas ieraudzīt. Un tas mani kā skolotāju, nu, teiksim tā, ļauj man, un ne tikai ļauj, bet man tas ir jādara, jo standarts ir saistošs pilnīgi visiem. Gan man kā pedagogam, gan vecākiem, gan arī bērniem. Un līdz ar to es teiktu tā, ka šādi brīži, protams, nu, dedzina tevi, tev iedod to bezspēcību, bet tāpat laikā ir svarīgi, kā tu uz to paskaties. Vai tev ir atbalsts? Es nemeklēju atbalstu nekur, nu, teiksim, kolēģos vai tā. Man vispār nepatīk par tādām lietām čīkstēt un darīt nu, tādas, bet es labāk domāju, kā es atrisināšu šo situāciju un, teiksim, tā, pateicoties tam, es varu radīt daudz labu lietu. Vai Un ne? tādas pamatīgas lietas, pie kā tālāk strādāt, kas jau pārauga pilnīgi citā kvalitātē. Tā jau ir, vai ne? Kad principā jau arī katra šāda situācija mums kaut kāpēc ir dota, vai ne? Un mēs no katras šādas, nu, varam saņemt, protams, bet varam arī augt. Un tas atkal paver citas durvis tālāk, Jā. pat vispār. Un beigās tu varbūt bezmaz pateicīgs, ja? Kad ir bijusi, nu, kam ne, nu, patīk, nepatīk, bet paldies Jā. šādai situācijai, ka viņa tev ir pavērus varbūt vispār citu redzējumus kaut ko, vai Nu, pilnīgi, tiešām. Nu, šī te, par kur es runāju, par to viedokļu ne? nesakritību un tādu vēl, tas patiesi bija tāds, jā, grūdienis tajā visā Mhm. atrast savas metodas, paņēmienus un visu kaut ko labu. Indra, kas ir tas, ko tu vispār, teiksim, šobrīd runājot nevis tikai par savu klasīti vai, nu, kas nu tur ir gadījies, bet vispār esot, jo tu satiec daudz pedagogus, jā, un daudz dzirdi, Mhm. kā iet ar vecākiem un tā. Ko tu varbūt vēlētos pateikt skolēnu vecāku? Mhm. Kaut kāds Mhm. tāds vēstījums no tevis. Jā, es patiesībā ļoti daudz arī, tad, kad runājos ar vecākiem, es domājot par to, kas būs tās lietas, ko es ar viņiem runāšu, tad es viņiem mēģinu pastāstīt un parādu arī to lietu, kā, piemēram, kā mainās bērnu sajūta skolā, ja mēs ļaujam viņiem saskarties ar grūtībām, pašam mēģināt tikt galā saviem spēkiem, vai ja mēs gribam visu nogludināt to taciņu brīvi un tādu bez nevienas aizķeršanās, un patiesībā tas ir tādu šo laiku jauno vecāku tāds, nu, es negribu to saukt par klupšanas akmeni, bet tādu, nu, es viņu saprotu. Viņi grib, lai viņu bērniem ir viegli, viss notiek, bet jāatceras tas, ka jebkura jauna lieta nekas nesaistās ar viegli. Un tās ir tās lietas, ka prasmes rodas tikai darot. Un to es viņiem, tas ir pilnīgi tāds mans lozungs, sauklis. Prasmes rodas tikai darot.
un ļaujot pašiem darīt. Un ja mēs gribam, lai bērni mums ir patstāvīgi, pašpārliecināti par sevi, par savām spējām, tad, nu, ļaujiet viņiem saprast, ka ir grūti un kāds ir tas ceļš, kā tikt, lai nav Pēc vairs tam grūti. piedzīvot uzvaras garš, Jā, bija un tas grūti. gandarījums pēc tam, kad bērns būs pats sasniedzis un ka tas būs viņa spēkiem, tas ir pilnīgi cits gandarījums nekā nu, tā mazdūšība un tā nepārliecinātība par sevi, ko es redzu bērnos, kuros vecāki vienmēr grib nokārtot, lai ir viegli. Es Un tevi tas būtu tāds, jā, klausos un atceros, mums bija savulaiks brīnišķīga tāda arī, tā kā nodarbība ar psiholoģiju, bet taunīta lieliska. jā, jā, Un tad viņa toreiz minēja tādu, viņa saka, tāds jēdziens psihologiem esot kērlinga bērni. jā, to es Erlinga esmu, bērni, jā. kad Mhm, vecāki šķūrē pa priekšu, mhm, tīra to mhm, ceļu, lai tas bērns, kā nu kas tad tur slīd, lai viņš varētu mhm. aizslīdēt, jā, un tad ir diezgan, cik tad tu ilgi un cik tu ātri tīrīsi, jā, lai viņam tas vieglais ceļš būtu, un tas atkal tur īsti jau noderīgi nav, vai ne? Un vēl viena lieta, ko es parasti saku arī vecākiem, tad, kad viņi, nu, bērni uzsāk skolu gaitas un arī ir sākums skolas posmā, ka viņiem jāiemācās saprast to, ka neviena lieta nav pati par sevi saprotama. Nu, reizēm man vecāki sarunā, nu, tādas frāzes izmet, kad, nu, kā var nesaprast tik vienkārši elementāras lietas, un tad es viņiem saku, tas, ko bērni mācās, viņi mācās no jauna pirmo reizi, un Jā. mēs nevaram gaidīt, ka viņi jau to prasmīgi lietos, izmantos, un viss notiek soli pa solim. Un tam ir vajadzīgs laiks, lai mēs varētu sagaidīt no viņa prasmi, ka viņi to prot darīt, un tā pacietība, kas ir jāmācās arī vecākiem, pacietība, un šī te izpratne par to, ka lietas nenotiek tā pašas no sevis. Vai ne? Soli pa Tā, solītim, soli pa jā. solītim. Jā. Ko tu gribētu, lai, teiksim, sabiedrība vispār kopumā, tā kā nevis uzzina, bet tā kā saprot par skolotāju vispār, par skolotāju darbu? Kas tas būtu? Nu, pirmais jau saprast to, ka skolā strādā cilvēki, kuri tur grib strādāt, kuriem patīk tas darbs, kuri nemēra tās savas stundas, neaizver durvis piecos un tad viss aizmirst par savu darbu. Tas, kas varbūt ir sabiedrībā vairāk izskanējis, kā mēs vispār dzirdam, tikko piemin skolotājs, tā uzreiz atkal viņi tur prasa atalgojumu, bet saprast to, ka par skolotāju nevar kļūt jebkurš. Lai kļūtu par skolotāju, tu mācies 4 gadus studē augstskolā. Un tad tev vēl ir jāiegūst tā sava, tas savs ceļš, tā sava prakse. Un otra lieta, tev ir jāpatīk strādāt skolā. Tev ir un skolā nestrādā cilvēki, kuriem nepatīk bērni. Ja mēs runājam tā, ka skolotāji iegulda sevī, savā izglītībā, un, un neviens, es teiktu tā, neizglītots skolotājs skolā nestrādā. Un tā ir tā lieta, kas būtu jāsaprot. Un ja mēs gribam, lai mūsu bērniem ir vislabākie skolotāji, un mēs to gribam, lai ir vislabākie skolotāji, tad nu, jāprot arī valsts līmenī sakārtot lietas, ka mums nav tik ļoti daudz trūkstošu skolotāju. Un lai nav tā situācija, ka tie skolotāji, kas strādā, tie ir kā ķilnieki starp Mhm. nu, dažādām institūcijām, starp prasībām, nemitīgām, starp to nesakārtotību, kas bija līdz šim. Un tad vēl, protams, arī atalgojuma jautājums, bet es gribētu teikt, ka tas atalgojums ir.
Nu, pēdējā lieta, par ko runā skolotāji. Skolotāji vairāk runā par šo te darba vidi, par šo skaidrību. Skolotāji runā par to, lai būtu sakārtotība izglītības sistēmā, lai būtu pēctecība, lai būtu bērniem un pašiem mācību materiāli, ar ko strādāt. Un es teiktu tā, ka es ļoti ceru, un to es novēlu pilnīgi visiem skolotājiem un vecākiem, kuru bērni iet skolā. Es gribu sagaidīt savā darba vidē, ka mana darba vieta ir mūsdienīgota, un tā ir 21. gadsimta skola. Ā, Tiem bērniem, kas šobrīd tur mācās. Un es te nerunāju, teiksim, par to, ka, protams, ir bagātākas pašvaldības un ir mazāk bagātas, turīgas pašvaldības, bet domāt par to valstiskā līmenī, kāds būtu tas mūsu standarts, kāda ir 21. gadsimta skola, ka tur ir jābūt tām tehnoloģijām iekšā, tur ir jābūt jauniem, mūsdienīgiem mācību līdzekļiem. Un tur ir jābūt arī normālām mēbelēm. Es teiktu, tās, kuras viegli transformēt un Vai pielāgot ne? tā, kā. Jā, Tās ir tādas. nolikt kaut vai Jā, maliņā, man tas tās ar ir kapnis ikdienas ir lietas, un klasē. es gribētu teikt tā, ka tas ir tāds sabiedrības kopdarbs. Tā nav tikai mums skolotājiem tāda sāpe vai cīņa. Es gribētu teikt, ka tas sabiedrība te ir tas, kuru sabiedrība var apvienoties, vecāki kopā ar skolotājiem un prasīt to, kas pienāks atbilstoši šī gadsimta izglītībai. Tu esi ļoti es nesaprotu, kā tev tas izdodas, ka tu pārēji tik plūstoši pie tā, kas notiek manā galvā, ja? Ko tu nevarētu zināt. Bet viens no jautājumiem, ko es uzdodu arī šajās sarunās, ir tieši par ideālo skolu, ideālo skolas dienu. Ja tev viss būtu iespējams, daļa jau tur izskanēja, ja tev viss būtu iespējams, kāda būtu ideālā Latvijas skola? Ideālā Latvijas skola. Es gribētu teikt tā, ka, nu, pārnesot arī uz to manu ideālo darba dienu, līdz ar to ideālo skolu, būtu tas, ka man pazūd tā trauksmes sajūta, tas nenormālais skrējiens. Un ka es varētu darīt rimti savu darbu, bet man šķiet, ka vispār tā mūsu ikdienas, tā sadzīve, visa kopumā, ne tikai sadzīve, bet arī darba dzīve ir tā uzkurbalēta, ka mums ir visu laiku jāskrien kaut kur. Un man šķiet, kurā brīdī mēs varēsim tā rimti mieriņā to visu darīt, jo līdz ar to mēs iedodam arī tiem bērniem, ka viss ir jādara ātri, visu ātri. Jāpaspēj, jāpaspēj, jāpaspēj. Jāpaspēj, 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 bet es esmu nogurusi. Godīgi sakot, kadrīs esmu nogurusi no šī nemitīgās skriešanas, joņošanas, no tā stresa, kas uzdzen mani. Es patiešām gribu atnākt uz darbu mieriņā, strādāt rimti, mierīgi. Nu, te droši vien ir stāsts arī par satura, nu, to apjomu. Jā, kas arī mums uzdzen to stresu un to skriešanu un to visu pārējo. Un tad, protams, visas pārējās ikdienišķās lietas, kas man, piemēram, norauj jumtu, pēkšņi ieliktas sapulces, jo es savu darbu plānoju. Nu, 2 mēneši griezumā kā minimums. Un pēkšņi ielikt sapulces nozīmē man arī pēc 2 nedēļām ielikt sapulces. Mhm. Nu, tāda tikšanās, Es tev piemēram, kas sapratu. nav bijusi Jā, plānota. jā. Ja, nu, es nerunāju par Tas tām ikdienas tāds, sapulcēm, kas ir skolā. Tās ir vienkārši iknedēļas, tās es zinu, kurā kuras laikā zini, ir. tu jau var Jā, paredzēt. bet es runāju par tādām, nu, tādām plānošanas lietām, kad nu, es nevaru atļauties savu laiku neplānot. Un tas ir tas, kas man rada diskomfortu, ka izjauc to manu kārtību tajā visā. Jā. Nu, tālūk, tas būtu tāds, nu, protams, tas, ko es iepriekš teicu par to ideālo skolu, tas viss Jā. komplektā, bet es tiešām gribētu tādu mierīgāku to ritmu, dzīves ritmu ikdienas skolā. Tas ir tas, ko es ļoti gribētu.
Jā, nu tas ļoti, ļoti labi. Es pilnīgi izjūtu, pilnīgi tu Jā. mosties ar citu sajūtu, tu virzies, tu pārvietojies jau ar citu sajūtu, elpo citādāk, vai Jā. ne? Un vēl viena lieta, man ārkārtīgi patīk, es novērtēju, ja man ir dienā kāda brīva stunda. Aha. Es ļoti novērtēju, jo tad es tā varu sakārtot domas, es zinu, ko es tajā brīvajā stundā izdarīšu. Nu, protams, tas viss nobrūk tad, kad kolēģi ir jāizvieto. Jā. Tā, bet es ļoti izbaudu to, ka man ir kāda brīva stunda pa vidu. Kolosāli. Indri, ja tev būtu jāuzdāvina kāda, nevis jāuzdāvina, bet ka tev būtu iespēja uzdāvināt visiem skolotājiem kaut kādu vienu dāvanu, kas tas būtu? Ai, viena dāvana. Arī sev tai skaitā līdz ar to. Jā, nu, tas droši vien sasauksies ar to iepriekšējo. Iedot to mieriņu, to iedot, un tad noteikti es gribētu saviem kolēģiem novēlēt to pašapziņu pedagoga, turēt to savu pedagoģu pašapziņu, tikt vaļā no tās nepārliecinātības, ko mums ir, nu, radījusi viss komplekts, kas ir sabiedrības attieksmes, spiediens un visādas peripētīs, mācību līdzekļu trūkums un tā trakā skriešana sadzīve, ka pamazām tas viss sāk sakārtoties un šīs divas lietas es gribētu lai kolēģi mani, nu, sevī paņem. Vai ne? Jā. Dāvana, brīnišķīga dāvana. Uh, Tavi trīs padomi labākai dzīvei. Trīs padomi labākai dzīvei. Jā, trīs Nu padomi. tā, tā Recepte. tad viens no padomiem būs, ka lietas ir jāplāno. Un nenovērtēt par zemu plānošanas prasmes, jo tas paņem nost lielu daļu stresa, ja tu esi saplānojis. Līdz ar to tu zini, prasmīgi plānojot, neatliec lietas uz pēdējo brīdi. Tas būtu tā viena lieta. Otra lieta, nu, es vairāk, teiksim, vadoties pēc sevis, es esmu pilnīgākais izaicinājuma cilvēks. Aha, Un es arī zinu, kādu gandarījumu var iedot tāds izaicinājums, ar kuru tu esi ticis galā. Un tāpēc otra lieta, ko es novēlu, ik pa laikam sevi izaicināt, katram. Un es nerunāju tikai par darba dzīvi. Nu, izaicini sevi, piemēram, sakārto skapi. vai ne? Jā, kaut vai. Nu, izaicini sevi, Jā. aizbrauc viena pati ceļojumā. Un tās ir lietas, kas tev, nu, liek drusku izkāpt no tā ierastā, bet tā labā sajūta, ko tu pēc tam iegūsti to gandarījumu, nu, tad tu saproti, kāpēc man bija grūti, jo dēļ tieši tās gandarījuma sajūtas, ka tas bija tas tā vērts. Kolosāli. Un ja runājam par izaicinājumiem, man vispār ir divas bībeles kā skolotājai. Viena no tām ir tā, ko Kadrija tu kādreiz esi rādījusi, visas manas emocijas. Tā ir viena mana bībele. Otra mana bībele ir 52 stāsti, 52 pasakas. Un šīs grāmatas autoris veidojuši nu, šos te stāstus, ir pasakas, kā viņas to ir nosaukušas, ar tādu ārkārtīgi dziļu vērtību iekšā, un man ļoti patīk viens citāts, ar ko es esmu uzlikusi vienmēr, kad es beidzu, kad vadu kursu skolotājiem, es ar to beidzu tā kā pēdējo slaidu, ka šodien ir vislabākā diena, lai pabarot savu drosmi un apbalvot sevi ar kādu jaunu izaicinājumu. Kolosāli. Un tad Tas ir, atkal dabūja jā, iedvesmu un atkal dari, un atkal jā, ir atkal jā, drosme un atkal izaicinājums, vai ne? jā, Cik skaisti. tās ir. Nu, par trešo lietu runājot, sevī iegūt to līdzsvaru starp darbu un pārējo dzīvi. Un ja mēs tā parēķinām, nu, cik tad īsti mēs pavadām darbā stundas, tad atstāt to darbu tur darbā
tālāk pārējo dzīvi, kas ir dienas daļa, dzīvot tā, ka tu tiešām jūti, ka tu dzīvo, nevis vajag domā par darbu, bet es domāju, ka šis vairāk ir, es tā kā sev uz to veltu, jo tā ir lieta, kuras mācos un ļoti sev disciplinēju. Es zinu, ka maniem kolēģiem iet ar šo lietu daudz vieglāk, Ja? bet es tā ceru. Bet, jā, bet nu, tas ir tas, ko es, jā, šīs trīs Vai lietas. ne, lai tas balansiņš veidojās? Jā, jā. Mhm. Indriņ, nu ko, mēs esam nonākuši līdz pēdējiem jautājumam. Pēdējais jautājums prasa, lai pirmkārt, lai tu apsēdies brīvi, Jā. ērti, tādā apzinātā pozā, ja, ka tev galva ir mugurkaula turpinājums, un ieelpo, izelpo, un vienkārši ļauj, lai atnāk tas vārds, kurš pirmais atnāk, to arī saki, kas ir tavs spēkvārds. Mm. Kas ir mans spēka vārds? Um, es gribētu teikt, ka tas līdzsvars. Līdzsvars starp darbu, starp māju dzīvi, starp darbu un atpūtu. Tas būs tas, kur es teiktu, lai cik tas nebūtu paradoxāli, ka man tas ir jāmācās, bet es gribu, nu, vispār to sajūtu noķert sevī, ka jā, ka tas man ir tas līdzsvars. Nu, tas būtu tas laikam, tas šī brīža sajūta. Varbūt rīt man būs cita sajūta, bet šobrīd, domājot arī par to ikdienu, kas jau sāk veidoties darbā, un to, kāda būs pēc pirmdienas Vai sākot, ne? Vai ne? jā, Jā. jā, tas būs tas, ko es tiešām Jā. vēlētu citiem un arī sev. Klausām. Lai mums visiem noder tavi padomi un paņemam visi tavas dāvanas, un arī vielu pārdomām par līdzsvaru pašu dzīvēs. Teikšu tev, Indriņ, paldies liels par šo sarunu, ka tu piekriti. Un klausītājiem liels paldies, ka jūs esat ar mums un piesakojiet Indrai, viņa ļoti interesanti dalās visādas lietas, ko dara. Ļoti, ļoti iedvesmojoši palasīt un paskatīties. Inti, varbūt vēl kaut ko grib teikt, un tad jau mēs atvedamies un ejam savās. Es gribu teikt tā, ka paldies, Kadrī, par šo satikšanos. Mani vispār ļoti uzlādē tādas mm, vērtīgas sarunas, vispār satikšanās ar cilvēkiem, un es gribu tas arī tāds kā vēlējums, ka iziet ārpus tās savas darba vietas, izmantojiet izdevību, satikties ar kolēģiem, nu ne tikai tie, kas darbā, tuvākiem kolēģiem, bet satikties ar kolēģiem vispār no cita Latvijas gala. Nu, brauciet ārpus savas skolas, brauciet uz kursiem citā vietā, brauciet uz konferencēm un kaut vai uzrunājiet kolēģis, ierauga labu mācību materiālu. Nu, ne tikai cik maksā un kā var Vai nopirkt, ne? Jā. bet parunāties par dzīvi, par lietām. Es domāju, ka izmantot šo iespēju, ka tiek veidotas šādas kopienas, un tas ir tas, kas pietrūkst mums ikdienā. Uh, Komunicēt ar savu kolēģi, ar sākuma skolas skolotāju, kur tu saproti, ka tas cilvēks ir uz tevi saprot, pilnīgi līdz matu galiņiem, ir uz viena viļņa. Un tieši tas ir tas tāds vēlējums, ka doties ārpusē Jā. savas skolas sienām. Klausā. Man ļoti patīk savulaik Jāna kočinga skolā, metakoča centrā. Jāna brīnišķīgi pateica, ka ir tā tava pasaule Mhm. un tā otra cilvēka pasaule. Un ka tu, ja tu ļauj tām pasaulēm nu, tā kā saplūst kaut nedaudz, tad katra šī viena pasaule kļūst plašāka, un tu bagātinies ar katru tādu tikšanos, ar katru tādu sarunu, tu bagātinies, paplašini savu redzējumu, un ir kļūst tāds, nu, jaudīgāks, vai ne? Es vēl vienu lietu atcerējos. Jā, droši Un man saka. visu laiku nodarbina prātā, kamēr es tev runāju, man nodarbina prātā tas spēka vārds. Un es domāju, nu,
līdzsvars starp visu, tas jā, bet ir vēl kaut kāda, tas stāv prātā, ka nu, tādā Kaut kam mazos, jābūt, ja? kaut kam jābūt vēl. Un es zinu, kas tas ir. Tas ir tas, ko es aicinu praktizēt visas - laipnība. Laipnība jebkurā veidā, jebkurā komunikācijā. Nu, kaut vai tu stāvi, es nezinu, tu redzi, priekšā tev brauc mašīna, un kaut kā viņi tur nebrauc tik ātri, vai kaut kur grib iegriezt, un atmest to nepacietību un laipnību, jo cik ļoti izmainās cilvēki, ja mēs nomainām komunikācijas veidu uz laipnību, nevis dusmīgi Vai ne? paskatāmies. Jā, kur tu tur brauc? Bet pamājam ar roku, un ka viss kārtībā. Ja? Un tā ir tā lieta, kas, manuprāt, cilvēki par maz novērtē laipnību savstarpējo. Vai ne? Pilnīgi ar Mainās sievietēm. pilnīgi citā plūdumā, Jā, tā diena varbūt jā, aiziet, vai ne? jā. Tā ir tā otrā lieta, kas Jā, tas spēka vārds, ja paldies. kas būtu tā. Super. Nu tā, lūk. Paldies tev, liels Indra! Paldies tev, liels! Paldies arī klausītājiem! Tiksimies atkal kādā citā reizē, ja? Un viņi atvedos no tevis. Jā, paldies, Kadrija, par šo sarunu, par to satikšanos, kā jau es teicu, un lai visiem pietiek līdzsvars un spēka, Un mierīgi laipnības. un praktizējam laipnību. Jā, Paldies! Atā! atā.